Cienējams dāmas, augstgadātie kungi, kolēģi. Mans stāsts ir par Rīgas kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vēsturi. Tātad tas ir klasisks stāsts par inspekciju, kas ir pašvaldības pakļautībā. Tā nav valsts pakļautībā, tā ir pašvaldības pakļautībā. Šeit mēs redzam pirmo spiedogu, tātad uz tā ir rakstīts Rīgas pilsētas izpildu komitejas, celtniecības un arhitektūras nodaļa un Rīgas kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Tā kopija ir ņemta no grāmatas, kur grāmatā bija inventāra numurs, jo tīri tas dabā nebija pieejams. Mēs uz priekšu vienkārši ar būtiņu kaut kur uz augšu, ja? Vai uz leju? Uz leju. Paldies. Un tātad attīstības gaita mums sākās no tālā 1968. gada, kad ar Rīgas pilsētas tautas deputātu padomes izpildu komitejas lēmumu tika dibināta pieminekļu aizsardzības inspekcija un apstiprināts nolikums par Rīgas viduslaika daļas aizsardzības zonu. Pamats šīs inspekcijas dibināšanai bija tieši šis te lēmums par Rīgas viduslaika daļas aizsardzības zonu, un tas nesniedzās it kā tālāk par to, kā Vecpilsēta un šīta teritorija. Lēmums ir no 7. februāra, bet teiksim, visi, kas ir saistīti ar inspekciju, uzskatnēs, kāpēc, ka tas ir noticis 1. aprīlī. Tātad tas ir bijis aprīļa joks, bet ar šo datumu saistās diezgan daudz zīmīgi fakti, kas ir pēc tam saistīti ar tālāko kustību. Un uz šo brīdi inspekcijā bija 6 darbinieki, kas nodarbojās ar šo te darbību. Tālāk mums ir šī te darbība. Ja mēs skatāmies, tad uzdevums, kas bija tajā brīdī šī inspekcija, tad inspekcija 1967. gadā tika uzticēta Pētera baznīcas atjaunošanas darba vadība un uzraudzība, kur pirmā kārta beidzās 1973. gada 29. jūnijā, kad šo darbu uzraugs Andrejs Holsmans neveiksmīgi rīkoja iepriekšēju atklāšanu, pirms to bija atļāvusi administrācija, ja, un rezultātā viņš zaudēja savu posteni uz vairākiem gadiem un praktiski gandrīz tika padzīts no arhitektūras pārvaldes tajā laikā. Tālāk šī 74. gada izpildu komiteja apstiprina izstrādāto 150 vietējas nozīmes kultūras pieminekļu sarakstu. Laikam tajā brīdī šo pieminekļu sarakstu, tie bija vietējas nozīmes kultūras pieminekļi, apstiprināja izpildu komiteja. Tas vienkārši liecina par to, ka šajā brīdī inspekcija nodarbojas ar izpētes darbu, ne tikai ar administratīvu darbu, kad skaņot būvprojektus un tālākas attīstības darbus. Tālāk mums seko 76. gads. Pēc šīs inspekcijai uzticētā uzdevuma tātad Zinātniskā pētnieciskā institūtā pilsētbūvniecības laboratorijā sākās darbs pie Vecrīgas reģenerācijas projekta izstrādāšanas, kur apstiprina pēc tam ar ministru padomes 83. gada 30. jūnija lēmumu. Šis ir viens jau no tādiem darbiem, kas varētu tikt uzskatīts jau kā par tādu likumdošanas pamatu, kurā tomēr šie reģenerācijas principi tika iestrādāti, pēc viņiem tika vadījās tālākajā darbībā pilsētas attīstības gaitā. Un ir tāda parādība, kad 85. gadā štats sarakstos parādās vienība vēsturnieks arheologs. Tas ir ļoti nozīmīgs fakts, jo pēc tam viņš lēnām pazūda un tāda nav. Un būtībā, lai mēs saprastu, kā tad bija šī inspekcija, viņi īstenībā bija attīstīta tai ziņā, kad šeit bija gan mākslas zinātnieks, šeit bija arī restaurātors šī te organizācijā, viņi bija plaši izvērsti. Mēs vienkārši varam pašreiz spriest par to mērogu, kas tika uzticēts tajā laikā viņas darbībā. Un 86. gadā apstiprina nākošo vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstu kopā ar 773 objektiem. Tas ir ļoti daudz un diezgan plaši, tātad inspekcijas darbinieki nodarbojas vairāk ar šo izpētes darbu. Nākošais ir likumdošanas pēdējais akts, ko es it kā atradu, kas būtu inspekcijas darbinieku izstrādāts. Tas būtu Holcmaņa kunga veikums, tad Rīgas domes ar lēmumu numuru 96 apstiprinātie pilsētbūvniecības pieminekļi Vecrīgas būvnoteikumi. Tie bija tieši būvnoteikumi, kas bija domāti tieši Vecpilsētai. Šie noteikumi
augstuma sistēma tur tika pēc renesanses principiem dibināta diezgan tika. Pēc tam viņi ir ņemti arī vērā tālākajā darbībā, kad tika izstrādāti pārējie attīstības plāni. 2006. Šis ir melnais saraksts, kurš ir lūzuma punkts, kad te mēs varam saprast, kas notiek ar organizāciju, kas ir pašvaldības sastāvā, tad 2016. gada 1. aprīlī, tātad ir šis aprīļa datums, šī inspekcija, tanī brīdī tā bija kultūras pieminekļa aizsardzības nodaļa, praktiski tiek likvidēta. Viņa tiek pievienota arhitektu nodaļai, un šīs arhitektu nodaļas, kā pamatojums, tiek minēts tas, ka, ja jau nu cilvēkam ir arhitekta diploms, tad viņš ir beidzis šo te fakultātu, un viņam ir jābūt izglītībai gan arhitektūras vēsturē, gan pilsētbūvniecības plānošanā, gan arī, teiksim, atsevišķi ēku projektēšanā. Līdz ar to visi šie cilvēki tiek pielīdzināti vienā grupā un ir tāda kā arhitektu projektēšanas grupa. Šī nodaļa šī brīdī beidz eksistēt. Pateicoties koleģiālai darbībai, notiek zināmas pārvērtības, kas īstenībā priekš manim tāds bija brīnums, ja? Jo dzīvē kādreiz notiek arī neticamais. Tātad 1. februārī šī nodaļa tiek atjaunota. Un šeit es varētu izteikt lielu pateicību valsts institūcijai, valsts kultūras pieminekļa aizsardzības inspekcijai, konkrēti, kad viņi ieguldīja ļoti lielu darbu, lai atjaunotu šo te vienību, un mēs varētu būt atkal kaut kas, jo, 68. 16. Tas ir 3-8 gadi, ja. Žēl, tik ātri mirt. Tālāk ir runa par normatīviem aktiem, ar kuriem mēs sākam strādāt. 1995. gadā tiek apstiprināts Rīgas attīstības plāns, tātad šī te plānā parādās Abūs aizsardzības teritorijas, Vecrīgai ir atsevišķi Abūs aizsardzības noteikumi, tātad tiek vadīti, mēs vadāmies pēc šīs te programmas. 2005. gadā tiek apstiprināti saistošie noteikumi Rīgas teritorijas izmantošanas un Abūs noteikumi, kas tiek balstīti uz šī te attīstības plāna. 2006. gadā tiek apstiprināti saistošie noteikumi numur 38 Rīgas Vēsturiskā centra aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas Abūs noteikumi. Es izlaidu šo te posmu ar UNESCO teritoriju. Es domāju, ka daudzi zina šo te gājienu ar visu UNESCO, mēs šeit jau dzirdējām. Un šis tieši ir saistīts, šie ir tieši tie noteikumi, kas attiecās uz UNESCO teritoriju. Tie ir speciāli noteikumi, numur 38, kas ir par pamatu tālākai darbībai. Tad 2009. gadā tiek apstiprināti grozījumi lielajā pilsētas attīstības plānā. Tātad ir šie noteikumi numur 34. 2013. gadā tiek veikti grozījumi Vēsturiskā centra attīstības tajos noteikumos, Abūs noteikumos. Un šajā jomā jau vairs inspekcija aktīva darbība pie šiem noteikumiem izstrādes aktīvi nepiedalās. Viņi piedalās kā klausītāji, kā redigētāji, jo to dara teritoriāla plānošanas nodaļa. Ar viņiem nodarbojas un ar viņus arī izstrādā. 2021. gadā Rīgas ar lēmumu 15. decembrī priek apstiprināti Rīgas teritorijas plānojuma noteikumi numur 103, tātad šie ir pašreizēs izslējošie noteikumi. Mēs pašreiz strādājam ar 13. gada UNESCO teritorijas Abūs noteikumiem un ar šiem jaunajiem noteikumiem, kas mums ir no 21. gada, kas tika apturēti, bet pēc tam atkal apstiprināti un tomēr pieņemti. Pašreiz šī darbība, uz ko attiecās Rīgas kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas darbība, ir UNESCO pasaules kultūras un mantojuma sarakstā iekļautais Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs un tā aizsardzības zona. Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs, Bārdaugavas Abūs fragments, Meža parks, Kaunciem ielas koku apbūve, Ķīpsels vēsturiskā apbūve. Šie ir
UNESCO un valsts nozīmes kultūras pieminekļi, kurā darbojās arī mūsu mantojuma aizsardzības nodaļa. Bez tam ir aizsardzības nodaļas. Aizgādībā ir vēl arī 15 tabūs aizsardzības teritorijas, kas nav reģistrā valsts, tātad tā ir pilsētas interešu teritorijas. Tas ir Āgenskalns, Baudbarāja, Dzeguškalns, Nordeķi, Maškavas priekšpilsēta, Sarkandaugava, 3 daļas, Teika, Torņkalns, Vecāķi, Vecmilgrāvis, Emas iela, ir tāds mazs Staļina laikā būs kvartāliņš Čiekurkalns, Pleskodāle, 1 un 2, tātad 2 teritorijas savā starpā viņas ir atrauc. Jaunbilgrāvis, tā ir Ezeriela, tas ir it kā tāds laiks, kad sāk iet cilvēku uz Atlantiju jūrā, un tātad viņa veiktā abūve tiek arī uzskatīta par abu aizsargājumu. Nē, tas bija Vecdaugavā, Airielā, es atvainojos. Vef rūpnieciskā abūve un Ziemeļblāzmas kultūra vēsturiskais komplekss. Kultūras pieminekļu un atsevišķi objekti. Pēc likuma par kultūras pieminekļu aizsardzību pieņemšanas mūsu rīcībā pāriet vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi, kultūras pieminekļi, un to skaits pēc mūsu uzskaitījuma 317, un mums parādās jauna opcija, kas ir ļoti interesanta un ļoti noderīga un vajadzīga tieši inspekcijas, un tad ir visas pilsētas attīstībai. Tātad ir vēsturisku objektu, kas vecāk par 50 gadiem, kultūra vēsturiskās vērtības līmeņa noteikšana. Ja mēs skatāmies UNESCO ministra kabineta noteikumos, tātad tur arī ir šī klasifikācija. Unikāls, ļoti vērtīgs, ar nelielu vērtību, bez vērtības un vidi degradējoši. Mums departaments ir izstrādājis 6-7 kategorijas. Mēs viņus sadalījām smalkāk, lai mēs varētu drusciņ rafinētāk šo te augstējo līmeni sadalīt. Un pēc šī līmeņa arī ir pielāgot šais noteikumos 103, numur 103 arī tas, ko ar šīm ēkām var darīt. Līdz ar to visā Rīgas administratīvā, tas nav visām ēkām, tas būtu objektiem, tas būtu arī ar dabas objektiem, ar ainavas objektiem, ar parkiem. Tikko mūsu redzeslokā parādās kāda ēka, vecāka par 50 gadiem, viņa tiek automātiski dot mums izvērtēt, mēs izvērtējam, nosakām viņas līmeni un rakstām īpašniekam tātad vēstījumu un arī tam cilvēkam, šoreiz mums ir 2 nodaļas, arhitektu nodaļa un pieminekļu aizsardzības, mantojuma aizsardzības nodaļa. Tātad informējam šos nodaļas darbinieks par to, ko drīkst darīt ar šiem te objektiem. Mēs esam dabūjuši jau 2 apstrīdējumus. Tātad viena ir koka ēka, 2 stāvu, kuru mēs esam novērtējuši, ka tomēr viņi nav zaudējami. Bet, īpašnieks ir noplēsis visu, ko varētu noplēst, un, teiksim, rudrakstīs, kad iesniedz inventarizāciju tikai pēc tam, kad ir noplēsts, līdz ar to tā ir mazvērtīga. Bet mums ir departamentā tāda organizācija, kad ir šis te juridiskais birojs, tātad viņš tā kompleksi, kā saka, reaģē uz gan šiem apstrīdējumiem, gan arī uz mūsu lēmumiem, ja, un kurš šoreiz dabūs, to mēs nezinām, ja. Bet mēs esam tikuši līdz tam, kad koleģiāli, jo tas tiek atrunāts, jo pirms tam šis birojs darbojas autonomi, nejautājot mums, ko mēs par to domājam. Bet to mēs esam tikuši līdz tam, kad viss ir noticis. Šis ir tāds jaunums, kas ir ļoti būtisks un kas ir uzlicis mums lielu papildus nosacījumu. Un, lūk, šis ir tas, kas bija šis te inspekcijas zīmogs slavenais arī ar numuru. Un es gribētu nošaukt īstenībā šo referātu nevis informāciju par kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, bet par to, kad es viņu nosaukt atmiņas par nākotni. Kādreiz bija tāda filma atmiņas par nākotni, ja? Un varbūt mums ir arī kaut kāda nākotne. Paldies jums!